Ir pienācis laiks pārskatīt savu versiju, tāda, kas vērsta uz mērķu sasniegšanu, neskatoties ne uz ko, ieskaitot bailēm un nosodījumu, un tādu, kas bezžēlīgi cenšas sasniegt savus mērķus un intereses. Daudzi šodien atliek savus plānus, izvairoties no darba pie sevis un saviem mērķiem, dodot priekšroku priekiem, kas šķiet tukši. To sauc par eskapismu. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismu, izvairoties no reālās pasaules, pamatojoties uz satrākumu par nepieņemamo realitāti. No savas pieredzes agrāk es izvairījos no uzdevumiem un priekiem, bet sapratu, ka tas nestrādā. Sāku rīkoties, nereti neiztērējot mēnešiem plānošanā. Svarīgi sākt uzlabot dažādus dzīves aspektus, piemēram, izveidot efektīvu dienas kārtību, rutīnu. Pamosties agrāk, nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm, lai dotu tempu jaunai dienai. Tas dod pārliecību un enerģiju dienai. Tāpat kā neirobiologs Andrew Hubermans sekot līdzīgai rutīnai, sākot ar rīta saules stariem un fiziskajām aktivitātēm. Būtība ir uzstādīt sarežģītu uzdevumu dienas sākumā, lai aktivizētu ķermeni uz visu dienu. Galvenais ir pabeigt uzsākto, pat ja šķiet, ka uzdevums nav izpildāms. Pārtrauc salīdzināt savu vērtību ar citiem. Tici sev, riskē un sasniegsi savus sapņotās lietas. Sportisti, biznesmeņi, priekšnieki, visi viņi tic sev un rīkojās nepievēršot uzmanību neveiksmēm. Tas dod viņiem spēku virzīties uz priekšu, lai veicās.